Man šīs datoru lietas, tehnoloģijas, priekšmetu aprakstīšana, un man tas ļoti, tā kā gribās visu dabūt iekšā sistēmā un palīdzēt citiem, lai sabiedrībai nodrošinātu piekļuvi pie šiem priekšmetiem, arī attālināti, neesot te uz vietas muzejā, bet arī ārpus. Darba dienas man aiziet Madonas nopietnas mākslas muzeja krājumā. Mēs strādājam ar dažādiem priekšmetiem, kas ienāk muzeja krājumā, un mums ir tagad arī tāds NMKK, jeb saucamais Nacionāla muzeja krājuma kopkatalogs, tāda elektroniska sistēma, kurā mēs ievadam iekšā visu informāciju par priekšmetiem. Viss, kas saistās ar šo datubāzi, ar apstrādi, ar administrēšanu, tas arī viss ir, un arī visa dokumentācija. Viņš ir ļoti interesants, jo mēs saskaramies ar tādiem gan vecākiem materiāliem, gan jaunākiem materiāliem. Katru dienu tu kaut ko jaunu vari redzēt un arī aizved tev tādā pētniecībā iekšā. Tā kā, man viņš ļoti patīk. Lielākais gandarījums, man liekas, ir tad, kad dziesmu svētkos, kad atjaunoja Tautastērpa skates. Un tad Mētrienes koris ieguva Grand Prix Tautastērpa skatē, pateicoties tam, ka viņi nāca pie mums uz muzeja krājumu, un mēs viņiem tā kā sakomplektējām to Tautastērpu, kāds tas varētu izskatīties. Mums būtu jāsaudzē visa vide un kultūra, kas ir ap mums. Un domāju, ka mums vajadzētu vairāk domāt par tiem cilvēkiem, kas gribētu šeit dzīvot un strādāt, lai viņiem būtu kur dzīvot, jo Madona ir ļoti laba vieta. Un ja mēs mīlam savu zemi un padarām to skaistāku, tad jau tas arī ir tas, kas mūs visus varētu saliedēt un vienot. Es vēlos pateikties visam darba kolektīvam. Paldies! Es nevaru izcelt nevienu, un citu noneicinot, visi ir ļoti brīnišķīgi, bet saku, man ļoti labi darba kolēģi.